Čau, čau, mani dārgie skatītāji, ir oktobris 15. Man šodien mazā tā tik traki ņēmās pa vēderu, un es nevaru saprast, vai viņi ir noslīdējusi vai nē, es jums tādu parādīšu. Es tagad arī priekš TikToka paņēmu, nobildēju, nofilmēju vēderu, nu, protams, piemiņai arī, un tad es arī domāju, pie reizes arī YouTube'ā ielikšu. Es īsti tiešām nevaru saprast, vai mans puncis ir noslīdējis vai nē, bet nu labi, tad es parādīšu, kāds viņš izskatās. Mēģināšu atstutēt. Es tad nemontēšu video, mēģināšu ar vienu video. Oi, aloja vera, man te pučīte maisa traucē. Tā pagriezīšu šitā te. Tā, nu re, šitāds man ir vēders, 35. Es pat, ja godīgi, es tagad nezinu pēc sonogrāfijas laika, vai 36 nedēļas, vai 35, vai 34 patiesais laiks, nu lūk, šāds viņš ir. Punčuks. Nu redzam, tūlīt paskatīties. Nu, man tā liekas, ka viņš ir noslīdējis. Rekur. Riktīgs bumbulis. Bet te var arī pat rokas ielikt. Tā jau saka, ja var ielikt plaukstu, bet man tā liekas, plaukstu varēja ielikt ar vertikālā stāvoklī, bet nu šeit jau var redzēt, pat, ka viņš ir baigi zemu. Nu re. Vispār tādas dīvainas formas. Nu, te man ir apakšā rēta, es pie spoguļa skatījos, un tur, kur tā rēta, man tāda tā kā buktīte ir. Bet nu tāpatās viņš liekas, kad ir baigi zemu. Es paņemšu rokā telefonu. Esiet sveicināti TV3 no reiz. Nacionālajā basketbola asociācijā kaut kā izskatās, ka viņš ir zemu. Un daktari jau teica, ka viņš ir paliels, bet nu, ņemās tā tiešām traki. Es jau ceru līdz decembrim nostaigāt, jā. Es teicu novembris, pareizi, vai oktobris. Ir novembra mēnesis, 15. Tībos oktobris, neatceros, ko es teicu sākumā. Jā, nu lūk, reku, šāds te punčuks. Un kad uzvelku, jā, maiku pa virsu, tad nu vispār izskatās milzīgs. Jā, nu rakstīt, ko jūs domājat. Bet nu īstenībā, kamēr jūs redzēsiet šito video, reālajā dzīvē jau man bebis būs jau klāta. Vai ne?